bizness sastāv no daudz dažādām šķautnēm. Bet viena no tādām būtiskākajām šķautnēm ir šīs te priekšrocības, kuras mēs izvēlamies, tā kā mēs izvēlamies startēt un strādāt ar tīkla mārketinga kompāniju. Ko tas vispār nozīmē? Ko tas vispār dod? Teiksim tā, šī biznesa lielās priekšrocības mēs varbūt dažreiz pat neredzam. Mēs dažreiz neredzam, tāpēc, ka lielā mērā daudzreiz sabiedrība savas neinformētības dēļ izsakās nievājoši, izsakās melīgi, un daudz citas blaknes nāk. Un tāpēc mēs šodien arī gribam parunāt vairāk no tādas puses, kas ir šī biznesa priekšrocības. Un man neviens neļaus samelot, tīpaši tie, kas pazīst Lindu Kauliņu, mūsu sales masteru no Lielbritānijas. Viņa ir viens no tiem cilvēkiem, kas vienmēr pateiks, kā ir. Viņa nemelo. Viņa vienkārši bliezīs, pierē, kā ir. Par to viņu daudz dievina, par to viņi dažreiz grib piežmiegt, ja? Bet viņi tieši tādi, kādi viņi ir. Un Linda ir ļoti ilgus gadus daudz studējusi, apguvusi, izzinājusi šo biznesa nišu. Un viņa ir viens no tiem cilvēkiem, kas tieši par šo biznesu, man liekas, zina visvairāk. Neskatoties uz to, ka varbūt daudziem te klātesošiem ir 20, 30 gadu pieredze tīkla mārketingā, bet Lindai ir šīs te zināšanas par globālās zināšanas par tīkla mārketinga uzbūvi, struktūru, domāšanu, ne šaurā vienas, divu kompāniju skata punktā, bet šīs te nozares skata punktā. Tā kā Lindiņ, es dodu vārdu tev. Es esmu ieslēgusi, ka tu vari šērot savu skrīnu arī. Nu, tik būs. Šērot skrīnu, tagad Linda meklē un domā, kā to jādara. Tipiski! Es tik sen neesmu vispār Zoom izmantojusi, lai es šērotu, es vienmēr piedalos tajos mītingos, bet es nezinu, kā šērot, vai kur ir tas share button, vai ne? Un tad ir screen, share. Jā, mēs tagad redzam tavu desktopu un varās vaļā, redzam, kad sāk vērties vaļā arī PowerPoints. Ļoti lēni, vai ne viss? Un tagad jūs neko neredzat, tikai zilas lietiņas. Jā, tagad zilas lietiņas mēs redzam. Ļoti skaistas zilas lietiņas, estētiski, kubiciņi, zili. Jā, jāsaka atklāti, es pirms šitās Zooma esmu tā pārnervozējusies. Ārā sākās vētra. Te mums sāka gāzt un sāka vējš puses. Nu, Roģiba visums reāli izpaužas laikapstākļos šodien. Man vispār ir ļoti tādas lietas šodien, ka piecēlos no rīta. Es taču ar tādu nodomu, jābūt tādam pozitīvam, es taču runāšu par kaut ko pozitīvu. Nē, Linda izkāpa ar slikto kāju no gultas, viss pukšķi, rukšķi un viss ir slikti. Nu, neko. Tie, kas mani zina, es apsveicu, jūs zināt ļoti foršu cilvēku, mani. Bet, tie, kas nezina, mani sauc Linda Kauliņa, esmu no Madonas novada oriģināli Jaunkalsnavas, bet, jau kopš 2011. gada oktobra es dzīvoju Anglijā. Un iemesls, kāpēc es atbraucu uz Angliju, bija tikai viens, nekas cits. Es nebraucu te pelnīt naudu. Es braucu uz Angliju, lai es iemācītos angļu valodu. Un es to sasniedzu. Un man ir tā, ka es bieži vien kaut ko ieņemu galvā, to es daru. Mani nevar apstādināt. Un ir tādas lietas, kas man ir svarīgas. Un pirmā no tām lietām, kopš es atceros sevi 7 gados, ka kāds man uzdeva jautājumu, kas tu, Linda, gribi būt nākotnē, es viņiem visiem kā vienam pateicu būt laimīgai. Tas nav mainījies. Mans mērķis ir būt laimīgai. Un, protams, arī tad seko tas, ka es gribu būt brīva. Es gribu būt brīva, ka es varu atļauties ielikt lidmašīnā, mašīnā, vilcienā un ceļot. Bez uztraukumiem, kur es dabūšu naudu? Vai ne? Apciemot ģimeni. Un es gribu ieiet veikalā, ieiet online veikalā, pirkt kaut ko, neskatoties uz to, cik man naudas ir uz konta. Vai ne? Tās ir tās divas lietas, kuras man ir svarīgas. Būt laimīgai un būt brīvai. Bet ir vēl trešā. Trešā ir būt veiksmīgai. Un te es nerunāju par naudu. Veiksmīgs manā skatījumā ir tad, ka tev ir tava brīvība, tu esi laimīgs, un tev vēl ir plusā veselība. Un es te nerunāju tikai par fizisko veselību, es te runāju par mentālo veselību, ar kuru ļoti daudzi cīnās katru dienu, pat es cīnos. Tā kā
Es sākšu prezentāciju tagad ar savu pirmo slaidiņu. Un man te ir jautājums, ja jūs vēlaties, jūs varat čatā ierakstīt. Strādājot priekš kāda, tu esi aizstājams vai tu esi neaizstājams? Jo tad, kad es cilvēkam uzdodu šo jautājumu, protams, viņi saka, es neesmu aizstājams, es daru darbu visvairāk muļķības. Tiklīdz tu noliksi karoti, tevi aizstās. Tātad tu esi aizstājams. Bet šajā mārketingā tu esi tas brands, tu esi tā oriģinālā lieta, tu esi tā reklāma, tu esi tas, es pat nezinu, tu esi tas brands. Un tas ir svarīgi atcerēties. Un, jā, man patīk sevi uzskatīt par neaizstājamu. Es esmu autentiska, oriģināla. Man gan gribētos kādu dienu satikt tādu cilvēku, kas ir līdzīgs man. Kā es justos? Vai man tas cilvēks patiktu, simpatizētu, vai man viņš kāptu uz nervu? Bet es joprojām satieku tiešām burvīgus cilvēkus savā ceļā. Tagad es vien biju Try Together pasākumā. Tās meitenes, ko es satiku, man ir tāda sajūta, ka es viņas gaidīju visu dzīvi, lai satiktu. Un, jā, ko es arī, kad es domāju par algu, es neesmu strādājusi kopš 2015. gada, ne priekš viena. Un mana pieredze darbā ir no 2011. gada līdz 2015. gadam. Tie ir 4 gadi. Man ir darba pieredze, strādājot priekš kāda. Un tad, kad es strādāju gan kā istabene, gan kā viesmīle, es vienmēr teicu, tas, ko viņi man maksā, viņi nosaka tā kā manu vērtību pa stundām, un man nepatika tā doma. Es strādāju vienkārši tikai tāpēc, lai izdzīvotu, lai eksistētu, lai paēstu, lai kaut kur aizbrauktu, lai aizietu patusēties. Un, protams, es par tīkla mārketingu vispār neko nezināju tajā laikā, bet es zināju to tad, kad man tiks maksāts tik, cik es smagi strādāju, tas noteiks manu vērtību citu cilvēku acīs. Diemžēl tā ir. Atkarīgs, kā tu ģērbies, kā tu sevi pasniedz, kādas ir tavas zināšanas, tur arī rodas tā vērtība cilvēku acīs. Un, jā, tā, kad es kļuvu par istabeni, man bija 21 gads, un tas bija mans pirmais patstāvīgais darbs. Un tas bija tad, kad es atbraucu uz Lielbritāniju. Man iepriekš darba pieredzes nebija. Un darbs bija grūts, kaitinošs, un es regulāri sev teicu tādu lietu. Ja es neatradīšu naudu, kā pelnīt, kamēr es guļu, es strādāšu, līdz es nolikšu karoti. Un es to nedomāju tā nopietni, es to vairāk domāju kā joku, jo es biju dusmīga pēc ballītēm ar paģiriņām, tur man jākop istaba, viss ir traki. Bet, ko es darīju lietas labā? Es turpināju strādāt, jo man nebija tādu cilvēku apkārt, kuri varētu man paņemt un izvilkt no tās vides ārā. Un kamēr es tīrīju istabiņas, tā bija Hilton viesnīca. Es par Hilton viesnīcām zināju, viņa pieder tur Parisas Hiltonas tur vectēvam, un ka viņš ir tas īpašnieks bijis, bet tad viņas ir ķēžu viesnīcas. Un tad es sāku analizēt, kamēr tīrīju istabiņas, cik daudz to ķēžu viesnīcu ir visapkārt. Nosaukums ir viens, bet ķēžu ir daudz. Tad cik tajās ķēžu viesnīcās bija menedžeru, supervizoru, tur tāda nozare, kur ir kā istabenes, tad ir bārs, virtuve. Un es tā sāku domāt, es esmu tur pašā apakšā, es esmu istabene, es esmu cilvēks, kas reāli strādā par mazāko summu, vergo smagas stundas, strādā reāli vissmagāko fizisko darbu, bet man atlicina to, ko, cik tev ir tā vērtībiņa, vai ne? Un tad es arī biju kā viesmīle, viesmīles darbs man patika, bet es tur menedžerus saucu uz mītingiem, es viņiem biju kā sāpe dibenā, tāpēc, ka man nepatika tas, kā viņi izturējās pret darbiniekiem kopumā. Es nevaru izturēt to, ka cilvēki apbižo otru cilvēku, un mūsu menedžeru sistēma tiešām pazemoja tos, kuri bija servanti. Tie bija viesmīļi, istabenes un visi tie, kas mazgāja trauks un tādā garā. Un saprot, mani tas kurināja līdz kaulam. Un tad es, protams, 2015. gadā es sāku savu biznesu. Es strādāju kā terapists, es biju gan kā masāžas terapists, gan kā counselor, kas manā
izpratnē laikam latviski ir padomdevējs. Es psiholoģiski ar cilvēkiem strādāju, es dzirdēju tādus stāstus, ka es domāju, kā es vispār naktī varēju pagulēt. Cilvēki pie manis nāca raudāja, viņi pat vienkārši gribēja pabūt ar mani vienā istabā, lai viņi varētu izrunāties. Nu, tad es arī darīju to psihologa darbu. Un man ir viens labs bonus. Es māku uzsākt sarunu ar jebkuru uz ielas. Uz jebkuru? Nē, es neteikšu, ka jebkuru. Es esmu baigi izvēlīga arī par svešiniekiem. Jo, ja man kāds svešinieks iet pretī, un man ar viņu nav tās enerģiskās savienības, es viņam neiešu klāt, bet varbūt tāds cilvēks, kas vienkārši pats var stāvēt malā, un es viņam pieiešu klāt. Man nav bailes pieiet svešiniekam klāt. Vai es pieiešu savam tuvākajam klāt ar to pašu jautājumu? Nē. Es drošāk jūtos ar to svešinieku, jo es zinu to, ja viņš man pateiks vārdu nē vai kaut ko tādu, es pagriezīšos, aiziešu, un es sapratīšu to, ka viņš mani vairāk nesatiks. Ja arī satiks, gan jau satiks ar tādu iemeslu tikai tāpēc, ka viņam bija iespēja, viņš to nokavēja, bet viņam ir iespēja atgriezties. Un jā, par bailēm. Es tagad lasu grāmatu, iepazīstu savu slimību, un tā ir grāmata par zemapziņu. Un manā skatījumā es uzskatu to, ka bailes nav īstas. Es esmu to novērojis daudzās cilvēku uzvedības formās, pat tad, kad es eju ar Česteru pastaigāties, viņš ir boksera suns. Nu, cilvēki iega boksera suns, viņi jau iztēlojas kaut ko, kas nav patiesa, viņi iesaistās bailes, un tās bailes ir tas smadzeņu uzdevums, lai tevi pasargātu no bīstamām situācijām. Bet cik tad ir iespējams, kāda ir iespējamība saņemt to bīstamo situāciju? Tur ir 50 pret 50, ja ne pat mazāk. Un kas tad ir tas bīstamais ar ātrumību izdestu? Tas ir tev bailes būt kritizētam, tas, kad kāds, kurš 10, 20 gadu strādā priekš kāda cita, saņem to atalgojumu, sāks redzēt to, ka tu ej pa pakāpieniem uz augšu, centies darīt kaut ko ar savu dzīvi. Tu baidies no tā, ka viņš tevi nosodīs. Kāpēc tev būtu jāuzņem kritika no cilvēka, kura kedās tu negribi staigāt? Ja tevi sāk kritizēt kāds, kas dara darbu, ko tu negribētu darīt, par te uztraukties. Ātomī, tu esi pats savu boss. Tu nosaki, kā tu strādā, cik intensīvi. Un tu pats sev saki, kādu algu tad es beigās gribu saņemt. Un atceries to, ka nabadzīgā, un es te nerunāju par naudu, es te runāju par to, cik cilvēks ir izglītots tā kā zināšanās, uztverē pret dzīvu. Un te es saku, ka nabadzīgā cilvēka domāšana, tas nav par naudu, ir tas, ka pilnīgi viss ir skam, visi tevi cenšas apkrāpt, visi tev grib nodarīt pāri, bet turpretī bagātā cilvēka domāšana, kuras atkal nerunāju par naudu, ir tas, te ir iespēja, ko nu lai dara. Jo kā sanāca tad, kad es strādāju kā tas terapists, nauda bija vienkārši bomba. Nauda man bija tik daudz, kas viņā varēja vaļāties. Man tagad ir pat kauns iedomāties, ka man tā nauda tika dota, bet es viņu izniekoju. Un es vienkārši eju un daru, un saprotu, man nekādas zināšanas nebija par to, kas ir tas tīkla mārketings, kas ir kompānijas. Mani vienkārši uzaicināja uz sarunu cilvēks tajā laikā ar citu kompāniju. Man patika tā vīzija, es redzēju vīziju, es redzēju, viņiem ir tādas iespējas. Pirms es vispār sāku klausīties, ko man saka, man jau radās vīzija, kā veidot biznesu. Diemžēl es iegrābos, es pavadīju tur 4 gadus, es nesaņēmu ne santīmu atpakaļ, un es pazaudēju 25,000. Bet es pateikšu atklāti, es uzņēmus atbildību. Es nesāku skraidīt riņķī un sūdzēties par to, zini, tīkla mārketings, tās ir piramīda lietas, šitais un tas. Ir tā, ka tajā biznesā ir veiksmīgi cilvēki. Ir cilvēki, kas veido biznesu un viņiem sanāk. Es uzņēmos atbildību. Un es nečīkstēju, neskrēju riņķī, un es nekad nesaucu to kompāniju vārdā un nenozaimoju, jo es uzņēmos atbildību. Es nedarīju kaut ko pareizi. Bet tad man, protams, radās iespēja, es satiku Diānu, un man uzradās Ātomī, kur es piešāvos. Es vairāk tagad esmu no oktobra, no septembra izdarījusi vairāk nekā jebkad savā dzīvē 4 gadu laikā. Un man patīk izaicinājumi, veidot savu biznesu, tas ir izaicinājums. Katru dienu tev ir jāizaicina sevi, kā piemēram šodien.
es te ar slapju muguru, krūzītēm skraidu riņķi, ak, Dievs, zooms, kā nu būs, kā nu es runāšu latviski, ka man ir grūti izteikties. Un tad man tā likās, te es sāku tās bailes sev taisīt galvā, kuru nav. Piemēram, tagad es arī godīgi pateikšu, iekšā viss kratās. Ir savas tās šaubiņas un bailītes un tā, bet vienkārši ej un dari. Un, jā, nērtās situācijas, tās ir tās, kas man ļauj pieaugt. Tās ir tās, kas mani stimulē iet un darīt, jo man patīk tas, ka es to nērto situāciju drīz varu pārvērst par tik komfortablu lietu, kuru es varēšu darīt vienkārši pieceļoties 3 naktī, kāds manī buhņīs augšā un teiks, Linda, vai izdarīt šito, piecelšos un iešu. Es gribu tādu treniņu, jo es domāju, arī tāpat ir armijā. Tu ej armijā, tev tur bailes, kājas trīc, bet tevi tur trenē, līdz tu paliec šitāds, un tu ej un dari. Tas ir jebkurā darbā, vai ne? Tā kā darbs ar sevi, I'm on it. Un tad, kad es pieļauju kļūdas, es zinu, ka es no viņām mācīšos. Jo tie, kas nepieļauj kļūdas, vai viņi iztēlojas, ka viņi nepieļauj kļūdas, ka viņi ir misters un misis perfektie, tad jūs kaut ko nedarat, vai ne? Man liekas, jūs vispār neko nedarat, ja jūs esat tik augstprātīgi par sevi. Jo tie cilvēki, kas pieļauj kļūdas, tie ir tie cilvēki, kas kaut ko dara. Tas ir pilnīgi par visu. But, un šis slaidiņš, kur es te paliku, es uzkāros. Nu, vot, mana foršā tēma alga. Tā reāli ir narkotika. Tā ir narkotika, ko tev darba devējs maksā pietiekoši, lai tu varētu izdzīvot, un pietiekoši, lai tu neaizietu prom no darba. Alga reāli ir sapņu iznīcinātājs. Ar ātumī tavs naudas čeks ir atkarīgs no tā, cik nopietni tu esi nolēmis veidot savu biznesu. Un tie, kas reāli čīks, tīkla mārketings ir šītais, tīkla mārketings ir tas, nesaprot biznesu, tā kā Diana reāli teica. Viņi nesaprot. Viņi sāgrābstās citu cilvēku viedokļus, un tad viņi sāklausās tur visādas glupas žurnālistes, ka tur, tīkla mārketings, tā ir piramīdu sistēma, vai ne? Bet ir arī tādi cilvēki, kas ir bijuši šādā biznesā. Un ko viņi dara? Viņi iemērc savus kājas īkšķīšus, tur ķap. Ne jau to, ka viņi pateiks, tas nav priekš manis, es labāk to nedarīšu. Nē, ir tādi arī īstenībā, kas to atzīst. Bravo viņiem. Bet ir tādi, kas šitā te pievienojums šitam biznesam, un viņi sabojā to biznesu tikai tāpēc, ka viņi ir ņuņas un nīkuļi. Ne jau tas, ka viņi atzīsies to, ka man nesanāk, es padošos, pretēji, viņi sāk vainot biznesu. Fuj viņiem! Kā vecas tantes. Un zini, kas ir? Es teicu par to iepriekšējo kompāniju, kurā es biju. Es uzņēmos atbildību. Es nekad nenozaimoju, nepazemoju vai neesmu dusmīga uz otru cilvēku vai otru kompāniju, tikai tāpēc, ka man nav tās, man ir expectations, es nezinu, kā ir latviski, tas, ka man ir, es esmu uzstādījusi savu skatu uz kādu cilvēku, un tad viņš mani var sāpināt tikai tāpēc, ka man ir uzskati, ka viņš darīs šitā. Tas pats ir par kompānijām. Tie cilvēki, kas neuzņemas atbildību par savu dzīvi, par savām darbībām, laikam ir laiks lasīt tādas grāmatas, kā lasa Linda par savu zemapziņu. Un it īpaši atcerieties, pierakstiet, ja vēl neesat izlasījuši šito grāmatu, iepazīsti savu slimību. Tur nav tikai par slimībām, tas ir par zemapziņu. Nu, vat, un ko es vēl gribēju pateikt? Ja kāds no jums šitajā čatā, variet man rakstīt privāti, bet tie, kuri man pateiks kaut vienu darbu, kur tev ir jāiet strādāt priekš kāda cita, tas 9 līdz 5 darbs, vai ne? Parādiet man kaut vienu cilvēku, kurš tajā darbā paliek veiksmīgs, turīgs, pašpietiekošs, ka viņam ir savs laiks, ko viņš var menedžēt un ka viņš saņem to naudu, un viņam ir tā brīvība, ka viņš var darīt tās lietas, ko, piemēram, skolotāji nevar darīt. Skolotājiem ir jābūt uz vietas, viņam ir jāmāca. Nu, tas ir cits darbs, bet man vajag tādu darbu, kurš ir no 9 līdz 5, kurš tiešām tev dot iespēju kļūt veiksmīgam un visu to, ko es iepriekš minēju pašā prezentācijas sākumā. Es uzreiz strādāju kaut vai 50 centi. Nu, nopietni, parādiet man to darbu. Tāda darba 9 līdz 5 nav. Esam pie beigām par atomiem. Un, jā, kā jau jūs redzat, es šo informāciju atradu
internetā. Es viņu atradu tieši Amerikas interneta vidē. Es negarantēju to, ka es varbūt kaut kur neesmu pieļāvusi kļūdas, bet es viņus izlasīju, skatījos, salīdzināju un visu izdarīju, kā nākas. Un te man ir jāsaka, Ātomī joprojām paplašina savu marketu. Un tāpēc, ka kāds čīkst un pūkst, uj, piramīda, uj, man nav laika un šitāds lietas. Un tu man tāds jautājums, tu domā tikai tāpēc, ka tu urkšķi un purkšķi par to, ka datumi un visas citas ir piramīdas sistēmas un vēl kaut kādas tādas lietas. Tu domā, tas biznes tikai tāpēc dēļ tava tā mazā piramīda iedoklīša pārstās eksistēt, ka bizness tai kompānijai vairs neaugs? Aizmirsti. Ātomī katru dienu pievienojas jaunāki, foršāki, dedzīgāki cilvēki, kas palīdz augt gan kompānijai, gan atļauj veidot biznesu pašiem cilvēkiem. Un tā kā beidzam čīkstēt, daram kopā, uzsāc to savu papildus ienākumu biznesiņu. Ar Ātomī strādā tā entuziastiski, ar atdevi, līdz tu varēsi teikt reāli ar dievas vai strādāt kā savu hobiju, to darbu, ko tu dari līdz šim, to 9 līdz 5. Nu viss. Tas viss, kas man bija jāpasaka, es tev laikam nomakājos, man to enerģiju vajadzēja izdot tikai tāpēc, ka es esmu tik nervoza. Es ceru, ka jūs... ja jūs varat vēl čatā ierakstīt vai arī izteikties pēc tam, kā jūs domājat, kas ir pats grūtākais darbs pasaulē? Viens tur teiks, policists, jā, viņš ir bīstams. Nē, nav. Skolotājs. Jā, tie sīkie var sakrist uz nerviem, bet nē! Istabene. Tu strādā smagi, bet tu nomet svaru, tu paliec fiziski fit. Es biju slaida, kad es biju istabene. Nav arī tas. Pats smagākais darbs ir darbs ar sevi. Un tev ir sevi jāizaicina. Tas ir par visiem cilvēkiem, kas iet uz sporta zāli. Viņi sevi izaicina, jo viņiem ir mērķis sasniegt to. Viņi grib kļūt fit. Mans mērķis ir tie 3. Būt laimīgai, būt brīvai un būt tai veiksmīgai. Tas ir mans mērķis, un mums katram ir savs mērķis. Bet ejam, daram un sasniedzam to mērķi, ko mēs gribam. Un arī ir tas, ka darbs ar sevi ir tas darbs īstenībā, kas atmaksājas visvairāk. Un atkal es te nerunāju par naudu. Katru dienu es daru darbu ar sevi. Izaicinu, psihoju, priecājos, bet es vienkārši eju un daru. Ko man zaudēt? Bailes nav īstas, vai ne? Tā kā bravo, bravo, bravo. Es ceru, ka jūs izbaudījāt. Nezinu, cik es te ilgi novāvuļoju, bet bija interesanti, vai ne? Paldies! Paldies, super, tu riktīgi uzspridzināji. Paldies, paldies, paldies. Absolūti nebija jūtams, ka tu esi uztraukusies. Tu esi liels, liels malacis. Tā kā, viss papal, zaičik, papal. Mēs noteikti gribēsim atkal dzirdēt tevi un dzirdēt jaunas tēmas un jaunas izvērstas tēmas. Kas ir šodien, teiksim tā, no manas puses varbūt tā sakāms? Es sadalīšu, varbūt paturpināšu šo pašu tēmu, drusciņ jau praktiskākā gultnē. Jūs jau zinat, ka tas cilvēks praktiķis. Bet tas, ko Linda teica, tas ļoti smaga tēma aizdomāties. Ir tīpaši, ja mēs paskatāmies valsts statistikas aģentūras datus par sievietēm pēc 50, pēc 60 un pēc 70, cik ir nenormāli augsts nabadzības risks tieši sievietēm. Sievietes ir vienas no visvairāk apdraudētākajām, teiksim tā, ja nav jāsaka sugām, ja? Bet tieši sievietes ir ļoti apdraudētas. Ja mēs jaunas esam topā un mūsu nodarbinātība un viss pārējais ir tiešām vismaz par 20% pārāk nekā jaunu vīriešu nodarbinātība un viss pārējais tāda pēc 50 gadiem šī te aina ļoti smagi izmainās. Tas arī ir vēl viens tāds moments, par kur ļoti nopietni aizdomāties, un es par to runāju. Es par to runāju, tāpēc, ka starp mums ir ārkārtīgi daudz gan jauni cilvēki, gan arī pirms pensijas vecuma. Un es ļoti sāku vienmēr uzrunājumu cilvēks pirms pensijas vecuma, tīpaši, ka varbūt tā šī karjera nav bijusi tik ļoti koša. Varbūt tās tāda, kad ir lielākā dzīves daļa ir pavadīta ar bērniem, audzinot tos, liekot viņus uz kājām. Jo ne visām sievietēm šie gadi tā pozitīvi un labi ieskaitās viņu darba stāžā. Kaut kas ieskaitās, bet dažreiz ne visi, tīpaši, ja vēl ir bijuši pa vidām 90. gadi,
kad daudz kas ir izzudis, pazudis, un tāpatās vēl, kad ir PSRS laika mantojums, tur arī, kur dati ir bijuši, kur nebijuši. Un ļoti daudz sievietes, tā skaitā arī vīrieši, protams, nonāk pie situācijas, kad ir pensijas aprēķins, un pensijas aprēķins ir, nebūt nav tā kā Latvijas bagātākajam pensionārim Andrim Bērziņam, kurš izmantoja likuma robu un uztaisīja savu vienkārši fantastisku pensiju. Vidēji ir tā, ka ļoti daudz cilvēku saņem 300, 400, 500 eiro mēnesi, un 500 eiro jau skaitās diezgan labi. Ja? Tāpēc mums ar Atomī, mums atrodas vieta katram. Katrs var atrast te savas iespējas. Jūs paši zināt, cik plašas šīs iespējas mēs dodam, un tīpaši mūsu komanda. Tāpēc uzrunājam, jo šī ir iespēja bieži vien pirms pensijas vai pensijas vecumā izrauties no mājām un sevi pilnveidot, sākt atkal ceļot, dzīvot dzīvi ar pilnu krūti. Tad nākamais jau tāds moments ir, varbūt, lai mēs esam arī druskuņi sākuši tēmu, un Blinda mums no Lielbritānijas arī gribēja padalīties ar dažiem jaunumiem, un dažām kustībām Lielbritānijā. Mūsu Lielbritānijas komanda ļoti strauji īstenībā aug. Man ir ļoti liels prieks, kad ļoti daudz jaunu cilvēku pievienojas gan no Londonas, gan no Skotijas, gan vēl daudz citām pilsētām. Ļoti nopietniem nolūkiem šajā te ziņā. Un gribu arī pateikt, kad oktobra beigās iespējams es pati būšu iespējams kopā ar Taļu un Mungijomu. Tie, kas nezin, kas varbūt arī pirmo reizi pieslēgušies, mūsu mentori augstākie ir Taļa un Mungijomu Kim no Korejas, kas šobrīd ir Crown Masteri, kuru struktūrā ir vairāk nekā 1 miljons cilvēku pa visu pasauli. Un viņi brauks, jo zina, ka mūsu komanda ļoti spēja attīstās Lielbritānijā. Brauks mūs atbalstīt ar lekciju par biznesu, par šīm te niansēm, tā kā ziņošu, kad būsim visu saskaņojušies oktobra beigās. Ja? Tā kā mēs arī apvienosimies vēl ar citām grupām, būs semināri, bet semināri visdrīzākais būs krievu valodā. Ja, jo mūsu visa grupa vairāk vai mazāk attīstās tieši Lielbritānijā caur latviešiem, lietuviešiem, un saistošais visiem mums ir krievu valoda. Bieži vien angļu valoda man ir, cik jau es esmu bijusi Anglijā un tikosies, bieži vien lūdzu, es angļu valodu vēl neesmu iemācījies, neskatoties to, ka 10 gadi nodzīvot Anglijā. Šādi man arī ir bijuši gadījumi un tādā veidā. Vienkārši es uzreiz laicīgi saku. Attiecībā vēl par jaunumiem. Un arī drusciņi varbūt tās Lielbritānijā kopumā reģistrētie lietotāji, pircēji, tā skaitā arī biznesa partneri, ir tikai 17,000 lietotāji uz visu lielo Lielbritāniju. Aizdomājieties par šo smieklīgo ciparu un saprotat, cik ir milzīgas biznesa piedāvājums un iespējas attīstīties Lielbritānijas, Skotijas tirgos. Ārkārtīgi, jo pagaidām Atomī veiksmīgi attīstās filipīniešu, taizemiešu, korejiešu, ķīniešu diasporās. Mūsu, teiksim tā, latviešu, lietuviešiem diasporas šobrīd tikai sāk uzņemt tempu, ir sākuši saprast šī te biznesa priekšrocības. Par dažām biznesa priekšrocībām Linda jau teica, bet es vēl paturpināšu viņas teikto jau caur Atomī prizmu, kad viena no biznesa priekšrocībām ir produkti. Produkti, tāpēc, ka tie ir ikdienā lietojamie produkti. Produkti ir ar augstu efektivitāti. Produkti ir ar augstu zinātnisko bāzi. Ja jūs esat izpētījuši Atomī mājaslapu, tad jūs esat pamanījuši, cik daudz ir klīniskie pētījumi, cik daudz ir atsauksmes uz PubMed, cik daudz ir gadi pie daudzu produktu izstrādes ir pavadīts. Tā skaitā tā pati Hemohims ir 8 gadi, Nonīsu 5 gadu laikā izstrādīts, Rūta Vitāla komplekts matu sakņu palpējas atjaunošanai 5 gadi un tā tālāk. Ja? Cik pamatīgi šī te informatīvā zinātniskā blāze ir ieguldīta šajos produktos. Un te mēs nonākam pie šī te devīzes absolūta kvalitāte par absolūto cenu. Mēs saņem augstākās kvalitātes produkcijas par absolūto cenu. Bieži vien ir tas, kad mēs dzirdam absolūtā kvalitāte, mēs automātiski to ieskaitam prēmijumu, kā ārkārtīgi kaut ko dārgu. Un tieši tāpēc ir šis te absolūtā
Cena. Šī ir pati zemākā cena, kāda ir iespējama priekš tādas kategorijas, tādas kvalitātes produktiem. Tad nākamais moments ir certifikācija. Ja produkcija tiek ražota pēc GMP standartiem, ir HCCP certifikāts pār attiecīgi, kas ir šis te Hazard Analysis and Critical Control Points. Jā, tas ir attiecīgi pārtikas vielām, kāda nav piejaukuma, nav smago metālu un viss pārējais. LOHAS certifikāts, Dermatest, EGV, EAC, ISO certifikācija, ļoti daudz kvalitātes certifikāti un uzraudzība. Kompānija patur ražošanu visu patur Korejā. Un viņu certificētajās ražotnēs, tāpēc, ka produkti netiek doti, teiksim tā, izstrādātais, pieņemsim arī, lai saprastu, GS tehnoloģiju. Ir valstis, kurās ir unikāls produkts, un unikāla produktā, teiksim, tā pieejamība. Šim te produktam katru mēnesi notiek lieli, nevis, teiksim, tenderi kompānija Atomi, bet izskatīšana, kur katru mēnesi ienāk vismaz 200 piedāvājumi, lai iekļūtu Atomi sistēmā. Tad attiecīgi ar šīm te visām kompānijām tiek slēgti ārkārtīgi ilgtermiņa līgumi, un kā tiek panākta pat izdevīgākā cena. Kompānija Atomi visu maksā avansā. Pilno summu samaksā avansā. Līdz ar to mēs varam iegādāties zobbirstes zelta jonu pārklājumu par 1 eiro. Kad vidējā cena tirgū šāda tipa produktam ir no 7 līdz 15 eiro. Tāpēc, ka mēs saņemam absolūtu kvalitāti par absolūto cenu. Tieši kompānijas politikas dēļ. Kompānijai nav kredītu, kompānijai nav parādu, kompānija ir rentabla, un šobrīd ir pāri par 2 miljardiem šie tie apgrozījumi. Kompānija 15 gadu laikā ir top 15, top 10 tīkla mārketinga kompāniju sarakstā, panākot ļoti straujiem soļiem tādas kompānijas kā Amway, Juvenensis, Tupperware un citas kompānijas. Ļoti strauji attīstās. Pašā kompānijā Korejas veikalā ir vairāk nekā 600 produktu vienības. Mūsu Eiropas un UK marketos ir mazāk, bet jums UK daudziem, kas ir šodien klātesoši, ir ATG Mall, tāpat arī mums. Mēs no ATG Mall pasūtam caur Angliju, un mums šī produkcija atnāk vairākas reizes mēnesī. Lielas paldies Sanitē Rullē par lielo atbalstu šo te paku pārsūtīšanā uz Latviju. Tas ir tiešām titānisks darbs, bet tas ir vēl viens pierādījums komandas spēkam, komandas spējai to visu izdarīt, organizēt un mums kopā augt. Tad ir pasta produkta, tie ir ikdienas produkti šampūni ar izcilu kvalitāti, ar izcilu rezultatīvitāti. Piemēroti dažādiem gan matu tipiem, gan dažādām problēmu situācijām, sākot ar blauznām un ļoti bieži taukojušiem matiem, līdz beidzot atveseļot matus ar proteīnu šampūnu, kas arī Lielbritānijā tikko Marie Claire ieguva balvu šajā te kategorijā labākais serums matu atjaunošanai un labākais šampūns arī matu stiprināšanai. Jā. Tieši proteīna sērija. Par to mēs arī grupās esam publicējuši un rakstījuši. Ja? Tāda arī tad nākamā priekšrocība, jo par produkciju var ļoti daudz runāt. Produkcija ir izcila, bet, ziniet, neviens mans vārds jūs nepārliecinās, ja jūs paši nepamēģināsiet. Ja? Tur tiešām ir tāda sausa runa. Tāpēc tie, kas varbūt vēl nav nomēģinājuši produkcijas, jūs iedrošinu izmēģināt un iegūt savu pieredzi. Nākamā lielā priekšrocība ir mārketinga plāns. Viņš ir elementārs, viņš ir ļoti viegli saprotams, un viņš nav mainījies 15 gadus, kā mārketinga plāns tika izstrādāts. Šis te mārketinga plāns nav mainījies. Tā ir paredzamība, tā ir biznesa prognoze, tā ir attīstība. Turklāt šis biznesa, šīs kompānijas prezidents Hangil Park, dibinot kompāniju, viņam ir 2 misijas, lai hemohims būtu pieejams ikvienam uz pasaules, lai viņi varētu iegādāties šo produktu un būt stipri, veseli, vitāli. Un otrais, lai katram pasaules iedzīvotājam būtu iespēja nopelnīt. Pat tad, kad viņam nav starta kapitāla. Tāpēc arī pievienošanās kompānijai ir bez maksas.
Neviens to no jums neprasa. Pievienojies, paskaties, izvērtē, pieņem lēmumu. Nav slēptie maksājumi, nav zvaigznītes, nav tur kabineta lietošana, nav ikmēneša pirkuma, nav arī tāda obligāti, piemēram, tajā mēnesī, ja jūs vēlaties saņemt izmaksas, arī jāiepērkās vēl kaut kādas tādas lietas. Nav arī tas, ka pieņemsim jums jūsu struktūrā izaug spēcīgs līderis, kas jūs apsteidz. Karjeras izaugsmē tur nekad nenotiks tā, ka tas līderis tagad ar visu grupu atdalās un jūs tur turpināt pūļāties, kā arī ļoti daudzos mārketingos notiek. Arī šādas lietas nav. Mēs tikai priecājamies, ka mūsu līderi apsteidz mūs un aplaudējam un sakam, kāds tu esi malacis. Tad nav nekāda starta pakas, ir tikai tas, kas jums ir vajadzīgs mājās, tas arī jums ir. Tas ir tas jūsu starts, teiksim tā. Binārā sistēma, tā ir vēl viena priekšrocība, ļoti pārskatāms, ļoti pragmatisks biznesa modelis, kur mēs vienmērīgi attīstām divas pircēju grupas. Un bināro soļu slēgšana notiek pēc mazākā apgrozījuma grupas. Kas ir labi, ka vairākas reizes ir kompānija ļoti spēcīgi atkal nākusi mums pretī, lai mēs maksimizētu mūsu ienākumus. Kā jūs domājat, kas ir šis te princips, kā tāda liela priekšrocība, ko mums devusi kompānija, lai mēs varētu maksimizēt savus ienākumus? Mēs nemaksājam reklāmas. Mēs paši dalām. Jā, mums ir, teiksim, kompānija nodrošina reklāmu. Viņi nodrošina mums produkta izskats, produkta apraksti, pētījumi, prezentācijas vispār, bet ne par to. Es runāju tieši par ienākumu. Kas vēl? Kas jums nāk prātā? Bināro soļu uzkrājumi nepazūd. Jā, un caur bināriem soļiem kāda vēl viena priekšrocība ir? Nemācīšu pateikt. Laikam viņi, kad uzkrājās, viņi vienkārši uzkrājās. Es pateikšu priekšā, lai mēs ejam uz priekšu, mēs varam regulēt datumus. Mēs varam izdarīt pirkumu. Jā, tiešām aizmirsu par to. Vakardien, šodien Jā. vai rītdien. Mēs varam maksimizēt savus ienākumus no bināriem soļiem. Un tieši ienākumu no bināriem soļiem, tas ir šīs te pirkuma apgrozījums mūsu pircēju apvienībās. Mēs ļoti varam regulēt. Mēs varam šo te momentu ar savu komandu strādājot, ārkārtīgi regulēt, kad absolūti visi ir ieguvēji ar iespēju maksimizēt. Ja? Tas arī, es ļoti tiešām gribu, lai jūs to ņemat vērā, jo kompānijai varbūt nebūtu tas nav tik izdevīgi, kad tu vari 3 soļus vari perfekti saslēgt. Lai īstenībā tev varbūt tajā vienā dienā kristu vairāk šie te pasūtījumi. Bet tā kā tu komunicē ar komandu, tu vari pateikt, klausies, man vienu šo te pasūtījumu, kam kāds pasūtījums ir uz aptuveni 50,000 punktiem. Nu, jā, rekur tur gatavojas tādu. Vai var ar vakardienu? Jā, paldies. Visiem pārējiem, jā, tad var pārējos pasūtījumus ar šodienas datumu. Protams, vienmēr atrunājot ar saviem cilvēkiem, vai viņiem tas ir izdevīgi. Ja? Vai viņiem tas izdevīgi? Ir tiepaši, piemēram, ja jūs plānojat pirkumu, ir īpaši, ja tas ir varbūt lielāks pirkums. Ir tik forši, ka jūs padodat ziņu savam mentoram, man te ir pirkums, man nav starpība, vai uzlikt uz vakardienu, šodien vai rītdienu. Kā tev būtu labi? Tāpat arī mentors, viņam plānojās pasūtījums, viņš apjautājās, kad tev tas būtu izdevīgāk. Tā ir tās savstarpējās attiecības. Šis ir tas moments, kad mēs varam ļoti spēcīgi, kompānija devusi mums kāpināt mūsu ienākumus, un ļoti spēcīgs ierocis, kā palīdzēt komandai augt efektīvāk. Tad nākamais mums ir aizraujoša karjera. Mums ir viens ir pa bināriem soļiem, mums ir ienākumi, otram kārtām mums ir karjeras izaugsmes prēmijas, kuras ir sākot ar 330 eiro līdz pat 1 miljonam. Katram šim te karjeras izaugsmes punktam mums seko dāvans gan planšeta datoru, gan kosmētika, gan ceļojumi, gan automašīna, daudz un dažādi. Kompānija ļoti dāsni atalgo par labi padarītu darbu. Kas vēl ir arī tāds, ko pieminēt un ārkārtīgi būtiski, ir šīs te kompānijas vērtības. Mēs pieminējām jau to, ka produkcijas vadmotīvs ir absolūta kvalitāte, absolūta cena.
tad cilvēciskais faktors, kas ir ietverts kompānijas moto, ir sākās jau ar to, kad rūpējies par dvēseli. Un tieši cilvēks ir visas atomija filozofijas pamatā. Ja? Cilvēks, cilvēcība un nepieciešamība sevi attīstīt visaugstākajā mērogā tieši cilvēcības ziņā. Nākamais ir radīt vīziju. Te arī īstenībā tas ļoti lielā mērā ir šis te mūsu pašizaugsmes, mūsu izaugsmes jautājums. Tas ir tas mūsu arī domu gājiens, jo tieši tas mūsu domu gājiens ir tas pirmais, kas vispār maina dzīvi. Kad tu sāc virpināt domu, kad kaut kas var būt savādāk. Kad tu radi vīziju, to ceļu, tu atver šīs te durvis. Kaut vai spraudziņi sāk lausties šī te gaisma iekšā. Kā nākamais ir sekot ticībā. Daudzi šo te punktu, kad tiek moto runāts un sakot ticībā, un tad, kas jūs te sekta esat, vai vēl kaut ko, ja, bet tā nozīme jau ir daudz plašāka. Es pats esmu radītājs, savas dzīves radītājs. Es redzu šo te vīziju par savu nākotni, un es sekoju ticībā sev, ka es to realizēšu. Ja? Sekot tai vīzijai, sekot tas vīzijas, kā sakot, ceļam, ja? Un kalpot pazemībā. Arī šo te cenšas varbūt dažreiz notraktēt dažādi, bet te ir tas moments, lai cik tu augstu kāptu, lai kāda tava karjera attīstītos, tu esi tāds pats kā visi citi. Esi pazemīgs. Sniedz atbalstu. Konsultē. Lai cilvēki aug. Ja? Neesi iedomīgs, vienkārši sakot. Nevienā mirklī. Un man ir ārkārtīgi tāds liels kaifs, jo es vienreiz paskaitīju no augstākiem, teiksim, jau rangiem, kā krauna māsteri, rojāla māsteri. Viņi ārkārtīgi daudzi iegulda sabiedrībā. Ir uzceltas vismaz 20 baznīcas. Sabiedrības, tas ir ieguldījums sabiedrības ētikas, sabiedrības morāles turēšanai, jo mēs varam daudz un dažādi domāt par baznīcas lomu un kritizēt, kā tas varbūt ir bijis un kaut kādi skandāli. Visur vienmēr ir kaut kur cilvēks ar savu cilvēka dabu un savu vājumu. Bet tas nenozīmē to, ka sekot tam augstākām vērtībām, ko mums ir devuši. Mēs varam to skatīties no kristīgās prizmas, mēs varam skatīties no daudz un dažādām prizmām, bet atzīsim, zakt ir slikti, nogalināt ir slikti, aizvest svešu vīru sievu arī nav īsti labi, un tā tālāk un tā tālāk. Mums sabiedrība, ko mēs sabiedrība bez ētikas, bez morāles, ko mēs darīsim? Kā mēs varam attīstīties? Mums ir jābūt šim te mugurkaulam. Un tieši par to arī devīze īstenībā runā. Jau no paša pirmā mirkļa rūpējies par dvēseli. Rūpējies par to, kāds ir tas tavs mugurkauls. Cik tu esi, vai tu liecies kā bērs svējā, vai lūsti kā ozols? Arī jautājums. Arī tas jautājums par pašu būtību. Līdz ar to ir šīs daudzās vērtības. Tāpat tās arī kompānija ir viena no pasaulē lielākajiem ziedotājiem. Ziedotājiem medicīnas centru izveidēja vietās, kur cilvēkiem nav pieejama medicīna, kur nav pat elektrība. Ārkārtīgi daudz ir mobilie medicīnas punkti. Cīnās ar badu pasaulē. Cīnās, lai būtu dzeramais ūdens. Ir šīs te augstākās vērtības, kas klusām, bez lieka patosa, viņas tiek darītas. To dara pati kompānija, un to dara kompānijas cilvēki. Tāpēc, kad atcerēsimies, kad mēs sākam aktīvāk darboties atomī, tad mums ir šī grāmata. Mums ļoti daudz mūsu mentori staigā tur kladzinātām, tur aizpildi, izdari, padomā, davai izdarām. Un daudziem, kā nav tā laika, tā nav to dzīves scenāriju salikt.
Bet tas dzīves scenārijs jau ir īstenībā par to, cik tu pats sabalansēti savu dzīvi dzīvo. Un te ir šie te laukumi ar dzīves prioritātēm, ar dzīves pozīcijām, kas visiem mums ir svarīgas, tādas kā ģimene, māja, finansiālais, ceļojumi, veselība. Un tam mēs tā atklāti tējam. Un tur ierakstām te cipariņus, vai dieviņās, un atkal izkustējās vads, jā, mēs ierakstām cipariņus, un tad savalkam to savu asi. Un tad mēs apskatāmies tāds godīgais kopsavilkums par to, cik tad sabalansēti mūsu dzīvē. Un bieži vien mums veidojās tāds viens grāvs un otrs grāvs. Vai nu ļoti atpūšamies, vai nu ļoti strādājam. Vai ļoti daudz investējam, pieņemsim, veselībā, bet nemaz nedomājam par pašizglītību un pašizaugsmu. Tāpat tās arī, vai mēs kaut ko atdodam sabiedrībai. Vai mēs kaut vai ar to mazumiņu dalamies. Un šie patiesībā sakot jautājumi, viņi ir jāuzdod. Tā kā mēs esam pašizaugsmes ceļā, kad mēs esam ceļā uz izaugsmu, kad mēs esam nosprauduši ļoti lielus ambiciozus plānus, tieši tad ir laiks apskatīties uz to situāciju, kurā mēs esam un uz kuru mēs ejam. Kādu mēs gribam šo te balansa riteni, lai būtu visas dzīves sfēras sabalansētas. Un tieši par to ļoti runā kompānija. Kompānija nerunā tikai piķis. Viņa domā par savu mentālo veselību, domā par apkārtējo vidi, padomā par savu mammu, tēti, brāli, bērnu, vīru, sievu, padomā par savu veselību, padomā par saviem ceļiem, padomā par to, kas tev ir patīkams. Viņa saka, domā par to, jo par to nedomāt nedrīkst. Tu izdegsi. Un nākamais ir tāds, ko saka, lai jebkas piepildītos, ir vajadzīgs tāds kā deadlines. Deadline jūs varat ierakstīt te, līdz kuram laikam es gribētu aizbraukt uz Parīzi. Vai arī, ja mēs runājam par naudu, ja, tad te ir deadlines nospraužams mums pašiem, nospraužot tagadējais mans ienākums, kad es gribu pieņemsim sasniegt kādas karjeras izaugsmes, kādus ienākumus, uz kuru laiku es vēlos sasniegt. Tad, kad jūs esat to atzīmējuši, jums vieglāk ir iet. Tāpēc, ka pēkšņi jums sāk galvā zīmēties plāns. Tāpēc, kad jūs esat jau uzzīmējusi šo te A un B punktu, ir tas lielais zilonis, nu jau. Un kas atliek tad darīt? Sākam skaldīt viņu pa gabaliņiem. Un var realizēt jebkuru, pat trakāko ieceru, pat trakāko sapni, tikai šis te ir tas mazo soļu spēks. Un tieši tāpēc arī Atomija kompānija, viņa attīstās maziem soļiem, bet strauji, kad sāk vēlties šis te sniega bumbas efekts, kad sāk viss notikties. Jums tik jātur līdz beigās ir. Bet sākumā uzvilkt, atrast to sniega pīku, atrast to nogāzīti, to visu velt un kā es to darīšu, ja? Un vai stingri to kodolu. Un jo rūpīgāk es pie tā kodola piestrādāju, jā, liekot atkal kārtiņu, tam līdzīgi, tad jau uzstudēju tajā nogāzītē, jau sakot pavelt, skaties, lai tā smuka bumbiņa veidojas, ja? Un tad jau viņi sāk ripot. Un tad jūs tikai spējat skatīties, cik atkal cilvēki struktūrā pienākuši klāt. Kādas zvaigznes ir izšķīlušās. Lepoties līdz sirds dziļumiem. Par katru panākumu, par katru jauno cilvēku. Par katru jauno cilvēku, kas grib dzīvot savādāk. Kas grib būt brīvs. Un man ar Lindu ārkārtīgi saskan šis te viedoklis. Brīvība. Jo tas bija spēcīgs mans dzinulis. Un visi to zina. Es vienmēr saku, es esmu brīvs cilvēks, jo es gribēju būt brīvs cilvēks. Un es eju tajā ceļā, uz kuras nospraudusi, lai panāktu to pilno eifóriju, zināmā mērā. Un es zinu, ka man viss sanāks, jo man ir pati fantastiskākā komanda. Jo man esat jūs. Tās arī ir tās priekšrocības.
Nu, ko, tas laikam šodien tā filozofiski no manas puses ir, tā kā pateikts, ir viss. Varbūt tās kādam arī ir ko piebilst pie visa šī jālindiņa. Nu, vot, tad, kad tu stāstīji, tu kaut ko teici, un tu teici par to brainwash, nu, ka cilvēkiem ir galīgi izmazgātas smadzenes un tādā garā. Mums smadzenes skalo jau kopš bērnības, sākot jau ar mūsu vecākiem, bet viņi to dara ar labu nolūku, vai ne? Tad ir skola, tad ir darbi, tad ir tā vide, kurā tu dzīvo, valdība un noteikumi, bla, 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 un tur ir rubļa. Nu, mums visiem skalo smadzenes. Tad, kad skalo smadzenes šitajā, let's say, tīkla mārketingā, mums skalo smadzenes tie cilvēki, kuriem ir pieredze pārdošanā, tirgošanā, mārketingā, viņi mums skalo smadzenes, lai mēs kļūtu labāki. Kas tad ir tas trakākais, ka tev skalo smadzenes to, lai tu pats kļūtu sev ticīgāks, labāks un motivējošāks, vai tas, ka tev skalo smadzenes skatoties televizoru ziņas, kur tevi biedē ar visu un par visu? Ka tev jābaidas no visa. Un vēl kaut ko es piemeklēju, tad, kad es teicu par Hilton viesnīcu, kas ir mans pirmais darbs vispār dzīvē. Un tad, kad es sāku analizēt to Hiltona viesnīcas struktūru savā galvā, ne man saprāts par biznesu, izmācījusies viesmīlības servisa speciālistu, vispār neko nesaprotu, tad lielā istabene nu tiks analizēs lielo Hiltona biznesu. Nu, vot, tā ir ķēdes biznes. Viņu sāka 19. gadsimta sākumā. Man šķiet, vai nu, ko es te muldu, es nezinu par tiem gadsimtiem, bet 19. tas 1918 sāka Parisas Hiltonas vectēvs. Tagad tā ir ķēdes viesnīca. Tās viesnīcas, ko mēs redzam riņķī, tās nepieder Hiltona viesnīcai vairs kā tādai. Tur nav tāda Hiltona viesnīca, viņi izmanto to vārdu. Tas pats ir ar McDonaldu. McDonalds tas nav īstenībā tas biznes. Hesburger, Subway un visi šitie kosta, viņas ir ķēdes, un viņās strādā tajās struktūrās cilvēki, kas joprojām tevi apkalpo, kas tīra, kas menedžē un kas uzrauga visus tos darbiniekus. Tās ir ķēdes bizness, ok, tad kā strādā tas tīkla mārketings? Tādā pašā veidā, vai ne? Kas ir sliktāks, ka tas dot iespēju jebkuram cilvēkam, kurš ir, es atvainojos, izmācījies istabenes profesiju, veidot biznesu. Man nav nekādas koledžas, man nav nekādas izglītības. Ja es tagad ietu un pateiktu visas tīkla mārketingu nedaru, es vispār darbu neatrastu. Manā CV pieredze ir kas istabene un viesmīle. Ok, man bija savs biznes, bet kur es ar viņu tikšos Latvijā, pat strādāt ar to biznesu nevaru. Mana kvalifikācija neder Latvijā. Tā kā tīkla mārketings ir pati skaistākā, tas ir skaistākais biznesa modulis vispār pasaulē, tāpēc, ka viņš dot iespēju jebkuram cilvēkam, jebkuram, ja viņam ir gribēšana un darīšana. Es atvainojos, tīkla mārketingā, ja tu pievienojies, jā, diemžēl ir tādas komandas, ka tu pievienojies un viņi tevi pērc, tikai dari, bet viņi neiegulda laiku tevī, lai tu sāktu to veiksmīgo biznesu. Atomi, es tā neredzu. Diana mani izaicināja taisīt šito prezentāciju, jo es viņai teicu to, ka man bikses pilnas, iedomājieties to, ka man Zoomā jārunā. Viņa teica, viss, es gribu, lai tu darēsi tā, ok, darīšu. Mani stimulē, mani vada. Tad, vat pa tām ķēdes viesnīcām, te Hiltons, tur Hiltons, un viņu menedžē, dažādi menedžeri, vai ne? Bet viņiem vajag to kvalifikāciju, to pieredzi, to šito. Tīkla mārketingā. Istabenes, apkopēji, cilvēki, kuri ir policijā, skaistuma, visiem ir dota vienlīdzīga un vienāda iespēja. Un tu sāc veidot, tu esi tas, kas vada to biznesu, un tu izveido to, let's say, ķēdi, tu izveido to savu networku. Un kā Anglijā saka, your network is your network worth, kas nozīmē tavs tīkls, tas aplis, kurš tev ir riņķī, tie cilvēki, kas ir tevi, no viņiem ir atkarīgs tā, kā tu pelnīsi, cik tu saņemsi un kā tu izaugsi. Es neko sliktu. Man reāli vajag brainwash to, lai es vispār redzētu to, ka tīkla mārketings ir slikts. Nu, es karoči nesaprotu, kā cilvēkam ir vispār laiks aiziet tik tālu, teikt tādas negatīvas lietas. Man liekas, viņiem tur ar to āmurīti, tur to nagliņu no sava šķūņa paņemšu un tā pik. Viņi noliekas, viņi... Dažreiz tā gribētos, tā ar lamiku, kā Intas tante teica no ķemeru purva, ar lamiku iesitīs to vienu rievu iekšā. Nu labi, es tikai jokojos, man patīk šitādas te sarunas, mani nav jāuztur nopietni. Bet jā,
mazgājam savas smadzenes uz pareizo, lai mēs būtu veiksmīgi, priecīgi, laimīgi un lai mēs būtu surrounded ar pareizajiem, patīkajiem cilvēkiem. Un zini, ko nebaidies riskēt, nebaidies mēģināt kaut ko jaunu. Tāpēc, ka es Diānai šito jau teicu. Nesen es uztaisīju tādu projektiņu, kad es sūtīšu cilvēkiem ielūgumu šeit uz šito holideju māju, kur mēs ar Gariju un Česteru dzīvojam. Es aicināšu cilvēkus ciemos, lai viņi brauc pie manis ciemos uz dienu. Man te ir viena meitene, kur atbrauks 25. uz nedēļu ar visiem saviem 4 bērniņiem. Es viņām noprezentēšu Atomy skincare setu, iepazīstināšu ar Atomy kā tādu. Man ir jau vēl viens bookings 2. un 3. augustā pie manis brauc sieviete atzīmēt savu kāzu jubileju ar savu vīru un dēlu. Es viņiem noprezentēšu pa brīvu Atomy šito. Un man šitāda lieta ienāca prātā, un es vienkārši to daru. Man ir kaut kas, un daru, bet dažreiz ir tā paša motivācija, ar kuru man ir jācīnās, ka es labāk jūtos, un man ir droši tā, es neko nedarīšu, neiztiek, ka man no rīta pieceļos, padzer tēņu, aiziešu, pasēžu gārdenā, paskrulēju uz telefonu un viss. Nē. Tas ir tas komforts, kas mani biedē. Lai gan viņš ir komfortabls, mani viņš biedē. Jo arī tagad tā meitene, kas pie manis brauks ciemos, saka, Dievs, kā mēs viņu gaidam. 4 bērni! Es tā kā esmu pieradusi to, ka man ir Garijs, kuram es varu uzkrist uz nerviem šad un tad, Česteriņš, kuru pauklēties, bet man brauc cilvēks, kuram ir 4 bērni. Tas man ir kaut kas tāds, ko es neesmu pieredzējusi. Tas ir out of my comfort zone, bet mani tas exciting so much, kad es nezinu, kur likties, cik es esmu priecīga, un es viņai teicu, paliks pie manis nedēļu. Es teicu, kamēr izlasīsi to grāmatu, iepazīsti savu slimību, tu projām nebrauksi. Tā kā es šausmīgi gaidu to meiteni ar visiem te bērniem. Es tak nevaru. Nu, viss, padalījos. Tagad gan viss, Linda, priecīgi daudz. Nu, skaidrs, no šitās pašās notis. Tā kā paldies jums, paldies. Atceramies, 2. augustā ir Atomy klientu dienas. Jā, visi visi lūdzu, vai telegramā, ja jums nav linka, tad prasiet, nosūtīs, ja. Darba mums ir ārkārtīgi daudz pie šī pasākuma organizēšanas, vadīšanas, jo viņš būs liels, viņš būs ambiciozs, viņš būs ļoti jaudīgs. Tā kā ļoti daudz gan būs uz skatuve, gan viss, ja kā ir, teiksim, tā kāds muziķis jauns, topošs, ietaugot viņa profilus un noreklamēt, ka viņš tāds malacis mums ir bijis un tam līdzīgi, ja. Tā kā tas arī būtu tā diezgan forši, ja. Tā kā būs tiešām talkšovi, būs šovi prezentācijas, būs šie te klientu stendi, kur var pieiet, painteresēties. Klientu stendos arī būs visādas šīs te, gan paraugu demonstrējumi, gan viss pārējais. Tā kā būs ļoti plašs piedāvājums un nopublicēsim šo te gladiatoros linku, kurā jūs varat pašrocīgi caur Canva sistēmu ielikt savu QR kodu, šo te autosponsoru linku, kas mums ir šobrīd ir tas, kur var noskanējot, reģistrēties ar vienu linku. Jā. Tāpat tās arī tur pieliekat savu ID numuru, tur viss ir viegli apstrādājums un izdarāms. Jā. Un šādus te ielūgumus jau var aizpildītām jūsu regālijām, ja, tad sūtiesiet jau tālāk cilvēkiem, kurus jūs ielūdzat. Ja. Lūgums internetā tā bildīties vai storijos šo ielūgumu nelikt, bet drīzāk sakat, ka būs ekskluzīvs, slēgtā tipa ekskluzīvs pasākums, uz kuru jūs dāvinat ielūgumu. Tie, kas vēlēs, lai sazinās ar jums. Ja? Lai jums ir šī te atpakaļ saite ar cilvēku, telefons, komunikācija, kam jūs nosūtat ielūgumu, lai jūs varat pēc tam pajautāt, kā tev patika pasākums, vai arī tiekamies pasākumā, man tev būs pārsteigums. Ja, tad attiecīgi, lai jūs varat papildināt savu burbuli, papildināt šo te klientu loku, lai jums ir materiāls, ar ko strādā. Ja. Tā kā čakli strādājam, sākam jau stāstīt savam burbulim par to, ka tāds pasākums mums būs, un atceramies, mēs esam lepni interneta veikala īpašnieki. Mums katram ir savs interneta veikals. Tātad es jums novēlu, lai jūsu klientu loks tik pieaug, papildinās, lai viss notiekās, lai ir izaugsme. No ko? Viss. Mīlu jūs. Paldies jums. Paldies, Linda. To esi bomba vienkārši. Paldies.
Paldies! Paldies! Paldies liels par Paldies! šovakar.